saka. Sveicināti! 13. datuma piektdienas priekšvakarā mēs domājām, uztaisīsim mazu sižetiņu par aktuālāko notikumu, kas vispār ir pāršaltas jau visu lielpilsētu, visi ir savilkuši savus pirksgalus. Jau tinruļus, jau meklē matulakas, jau visu šo makijāžu jau uz vakaru jau taisa. Iet cauri zeķu bikšu kulei meklē, vai ir kādas bez caurumiem rītam, tomēr 9. ir izlaidums. Un tad saka, mamo, es varu paņemt tavas gaiši brūnās zeķu bikses. Ko mutere man pašai arī kaut kas ir jāvēl, kur tu biji agrāk? Tevs no garāžas bļauj. Sievā, tev nav kādas cauras zeķu bikses, man degviela jāpārlej. Nu, zin kā liek uz tā... Nezināju, bet tagad zinu. Jā, kad lej to degvielu. Multifunkcionāli. Nē, es parasti izmantoju. Nu, fakts kā tāds, ka rīt ir tas izlaidums. Ir izlaidums un... Gaidam, mēs būsim. Mēs būsim. Kā redzam, ruļļus mēs vēl neesam ielikuši zeķu bikšu. Man čiste nav, bet varbūt noskošu kājas par godu notikumam lielam. Aha! Trimeri aizdevām koļam! Jā, kā saka, bet galvenais būs moments tas, ka tu ieej tai zālē un iznāk vadība. Pirmā iznāk vadība, vai ne? Pirmām kārtām tu ieej tai zālē. Un tev nav kur apsēsties? Tev nav kur apsēsties. Tu esi praktiski pirtī, un jo vairāk tu esi pirtī, jo ir tās bērzu slotas visur izmetātas. Un galvenais, ka pat tavs grozi ir uzpīts vainags, jo grozam krāsa nolipusi. Un tā vietā, lai uzmestu garu, tu vienkārši izlaid garu. Tas jau figņā, jo jau nāk. Visi jau, beidzot. Nu, jo visi nākavējies 20 minūtes. Jā. Un 50, tas arī var gadīties. Ja kaut kur ķūģu autobus ir noplīsis. Jo arī tur brauc cilvēki. Arī tie ir cilvēki. Nē, nu par to nav runa, labi. Nu. Iznāk un sāk. Esiet sveicināti visi klātesošie šai pavasara laikā, kad mēs, un tad netīšām ir tāds, jo tas mikrofons iegriež, kāds mikrofons ir pagriezts pret tumbām, un tad tas pēkšņi pamostat vecmutere, kas ir aizsnaudusies. Nevar zināt, vai tie sirds pilieni varbūt veci bijuši. Un vai viņi dzird vispār? Un tad tās... Esiet sveicināti un prieks, ka atkal ir sabraukuši tik daudz viesi. Īstenībā, viesi ir 2, tie paši ieklīduši. Un, jā, un tad nāk tie 9. Bet arī, tās runas jau visi zina jau, ko teikt, kas būs, bet labi, ka tiem 9. tagad vismaz tie iPhone būs līdzi gan jauka. Bet nav jau internets, domā, bezvadu ir tur skolā. Ir, jo pagrabā ir datorklase. To nevar teikt skaļi. Jā, un tad nāk. Pirmais, kas nāk, ir, kā viņi sadala, kurš nāks pirmais, kura klase? A klase nāk. A klase vienmēr ir labāka par B klasi. Tos gan. Manā gadījumā tā nebija, bet parasti tā ir. Tā ir, jā, manā bija tā atkal. Tas tā, tu nāk un nāks skolotāji. Bet vispār man bail ir iedomāties. Tikko, kas tur bija? Kas pa pasākumiem ir skolā? Tikko tieši tu labi saki, tikko ir bijis pēdējais zvans, pēdējā vecāku sapulce. Tas viss ir tik īsā laika posmā, ka tev kaut kāds randiņš ar šo grāmatsvedēju. Tev vajag praktiski jaunu tērpu katram notikumam. Bet nav jau nekādas atlaides bijušas, ne degās, ne trokās, ne alfa. Tad ir jābrauc uz to tirgu. Viņi, man liekas, organizē kaut kādas skolotājas sanāk kopā, sadala benzīnam un aiziet. Bet nevajag domāt, ka tai tirgu kaut kas švakāks. Jo alfā arī, piemēram, tas pašas poļu šmatkas, tikai pieliek to cenrādi. To birku. Birku pieliek, un tad to un tad tev ir, tad tu izej, tad tu galvā augšā. Tad tie mati 3 uz sānu, 4 atpakaļ, un tu to klasi ieved, tu esi lepnas, tu visu esi izdarījis, viņi visu ir nokārtojuši, viņi visu ir izdarījuši, skolnieki smaidīgi, kā pumpuri piebrieduši. Nē, tas arī ir labs domu
Gājies. Ka piebrieduši viņi ir, jo tas tomēr ir tas vecums, kad priekš 9. klases, priekš 9. klases pupi ir pa lielu. Bet tas ir, tu uzbriedi uz to pumpuru laiku, uz to pavasari, un tu neko tur nevar darīt. Nav tās salnas, kas tevi nokodīs. Un tie hormoni trako hormoni. Tas ir vispār. Nosēdēt. Tad jau hemoroīdi, ja nevar nosēdēt. Labi, es tej lietā neesmu tik spēcīga kopš pēdējās operācijas. Jā. Tas fakts kā tāds, ka būs vakars būs izdevies, bet galvenais jau, kas nāk pēc tā, tas svinīgais jau tur pofīgi visiem ātrāk to naudu iekasē no vecvecākiem krustpēļ. Ja tu vēl esi laimīgs, tev ir krustvecāki, tev ir 50 māsītas un 60 bagātajiem ir. Kas tad mūsdienās ir cilvēki? Tikai bagātie. Nabaks jau nav cilvēks. Vispār nav cilvēks, par to neiet runa. Bet ko es gribēju teikt, ir, ka tas, kas jau notiks pēc tā izlaiduma, tomēr mēs runājām ar šo vienu absolventu un teica mums, ka pirti viņi organizē šot arī var, kurš tiks līdz tai pirtī, kuru vecāki laidīs. Es nesaprotu, kāpēc mani nelaida savā lai. Kāpēc ir? Vai tad mājās nav kur nomazgāties? Bet tur kaut kāda fiņā ir. Varbūt tas, bet tur arī, es ceru, ka viņi atsevišķi iet meitenes, tad puiši. Jā. Tur nevar tā laist. Tāpēc jau nelaiž daudzas mammas nelaiž, es zinu. Jūra mamma nelaiž, teica, ies tā akstīties. Pēc tam vēl teiks, kad viņa bērns, kāpēc? Jo pirtī bija palaists. Kurš to var tagad uzturēt tos bērnus? Vispār. Dārgi. Nē, tā pirts, jā. Tas izlaidums. Galvenais ir saposieties, ja jūs ejat. Jūs to mētiet, mēs būsim. Jā. Vispār, kam to pirti vajag, ja tās svinīgais pats ir kā pirts? Tas tā ir, jā. Tad tiekamies. Tad tiekamies.